šobrīd es skatos, ka Rīgas domas deputāti nedara vienu lietu, kur tiešām viņiem vajadzētu nodarboties. Tas ir domāt par pilsētas ilgtermiņa attīstību, par objektiem, kādi būtu jāuzbūvē, par mērķtiecīgu metodisku plānošanu, lai no sasaukuma uz sasaukumu nebūtu dienas kārtībā vienas un tās pašas problēmas. Vērojot patreiz priekšvēlēšanu kampaņu, lielākā daļa politisko partiju pārstāvju staigā pa ielām, par iekšpagalmiem, rāda bedres, rāda kaut kādus piečurātus, atvainojiet, piekakātus stūrus, bet es nedzirdu risinājumus. Ko būtu jādara, kas būtu jādara citādāk, lai šīs problēmas pazustu? Es uzskatu, šis pašvaldību izlīdzināšanas fonds ir arhaisms, ir pilnīgi jābūt citiem stimuliem, kā attīstīties. Jo tas rada tādu degradāciju, savu veidu parazitēšanas filozofiju, ka tu dabūsi naudu arī tad, ja tu pa lielam neko nedari. Ja runā par cēloni, pēc neatkarības atgūšanas viena šaura grupa cilvēku, es nesākšu tagad minēt visādas specifiskas padomju laika organizāciju, lai šai sarunā tas izpaliek, bet viena šaura grupa cilvēku vienkārši ieguva ļoti lielu naudu un pēc tam arī varu. Un viņi uzskata, ka viņi ir tā kā šīs teritorijas īpašnieki. Tās visas zināmās grupas, uzvārdus un tur vēl dažādus varoņus, šoreiz Raimondu nesauksim. Stulbums vienmēr ir skaļš. Tas ir ļoti raksturīgi muļķiem. Viņiem vienmēr ir jābļauj, jālamā viens otrs, jānoniecina. Es domāju, ka te ir jautājums, ka mums kaut kādu jāatgriež ir tautai, Rīgas pilsētai, pašapziņa, lai mēs beidzot atkal atgūstam lepnumu, kā viņš mums uz brīdi parādās, tad, kad Latvijas hokeja izlase uzvar pasaules čempionātā savu pretinieku. Labdien, cienījamie klausītāji, cienījamie skatītāji, labdien, Igor, labdien, Arnold. Mūsu šīs dienas raidījuma mērķis ir, principā, diezgan savādāks, kā mēs parasti ar Arnoldu runājam par nacionālo drošību. Šoreiz mūsu fokusā ir Rīga, tuvojušās pašvaldību vēlēšanas, tātad Rīga kā Latvijas metropole, Rīga un Rīgas problēmas, un es esmu šobrīd attiecīgi šajā draugu kompānijā. Mēs visi esam Demokrātijas aizsardzības biedrības biedri, mēs visi esam Demokrātijas aizsardzības biedrības valdes locekļi, un tātad jautājums šodien ir viens Rīga, Rīgas problēmas, un visi šie jautājumi, kas mūs kā rīdziniekus, jo mēs visi esam rīdzinieki, kas mūs uztrauc, kas mūs, dara bažīgus, kādi risinājumi ir redzami, un ņemot vērā, Igor, ka tu esi viens no cilvēkiem, kas, ir šajā te priekšvēlēšanu kampaņā un attiecīgi piedāvā savu skatījumu. Mēs ar Arnoldu gribētu ļoti uzzināt tavu skatījumu. Pirmkārt, problēmas, kādas ir šīs problēmas, vai šīs problēmas vispār ir risināmas, kas būtu jādara, lai šīs problēmas atrisinātu. Tā kā, lūdzu, sākam, Arnold. Jā, labdien. Par cik mums visiem rūp Latvijas un Rīgas liktenis un mūsu cilvēku liktenis, un tu piedalies šajās vēlēšanās, esi mūsu biedrības valdes loceklis, mūsu kolēģis, tad gribētos, lai tu izsaki savu viedokli publiski, un man ir daži jautājumi, ko es tev gribētu uzdot. Tad pirmais ir tāds retorisks jautājums būtībā, cik tu startēji uz šīm vēlēšanām, tad vai tu nevarētu pateikt, ar ko ir jānodarbojās Rīgas domas deputātiem? Tavs skatījums un tavs viedoklis. Labdien! Paldies, ka jūs man uzaicinājāt. Es tiešām pārstāvu partiju apvienību Pašcieņa Tautas zeme valstiskums numur 3 sarakstu. Startēja kā 2. numurs, un, protams, jautājums ir vietā, ar ko viņiem būtu jānodarbojas, jo Rīgas domē tiek ievēlēti 60 deputāti, kuri attiecīgi arī ietekmē un veido komiteju darbu. Un šobrīd es skatos, ka Rīgas domas deputāti nedara vienu lietu, kur tiešām viņiem vajadzētu nodarboties, tas ir domāt par pilsētas ilgtermiņa attīstību,
par objektiem, kādi būtu jāuzbūvē, par mērķtiecīgu metodisku plānošanu, lai no sasaukuma uz sasaukumu nebūtu dienas kārtībā vienas un tās pašas problēmas. Jo es saprotu, ka kaut kādu daļu jautājumu nevar atrisināt viena sasaukuma robežās, bet lai vismaz sāktos iestrādes, ja, kuras pārņemtu nākamie. Un tas ir tas, ko es uzskatu, ar ko vajadzētu Rīgas domas deputātiem kā reiz nodarboties. Nozīmē, ka jāievēl ir kompetenti, gudri cilvēki, kuri saprot laukumu, kuri saprot galvaspilsētu, kuri saprot galvaspilsētas problemātiku. Ja? Jo vērojot patreiz priekšvēlēšanu kampaņu, lielākā daļa politisko partiju pārstāvju staigā pa ielām, pa iekšpagalmiem, rāda bedres, rāda kaut kādus piečurātus, atvainojiet, piekakātus stūrus, bet es nedzirdu risinājumus. Ko būtu jādara, kas būtu jādara citādāk, lai šīs problēmas pazustu? Jo šie risinājumi, viņi ir dienas kārtībā. Tad jautājums, vai tas ir lēts populisms, ja? vai tas ir vienkārši kompetences trūkums? Jā, pilnīgi objektīvi. Vēl viens tāds jautājums ir būtībā ļoti svarīgs. Es pēdējā laikā dzirdēju tādas baumas, kad Rīgas doma taisās virzīt uz biržu savas kapitāla sabiedrības. Tad man ir tāds jautājums, kāds ir tavs viedoklis, jo būtībā šīs kapitāla sabiedrības tika izveidotas, lai atvieglot domas darbu, kaut ko radīt pozitīvi, ja, un tagad vienkārši virzīt un pazaudēt šīs kapitāla sabiedrības, tas ir tāda pretruna. Kāds ir tavs viedoklis, kāpēc vispār radies ir šādas idejas, šādas baumas, un vai tās ir patiesas, ko tu esi dzirdējis un ko tu domā par to? Es neuzskatu, ka tās ir baumas, jo par to tika rakstīts publiskajā telpā un nevis kaut kādā tur kaktu, teiksim tā, avīzē, bet atsevišķos nopietnos portālos. Un kapitāla sabiedrības, kā tu pareizi teici, tas ir tas instruments, ar kuru Rīgas domes deputāti var, precīzāk viņu vēlētāji, ja, un pēc tam ievēlētie deputāti var virzīt savu politiku. Ja, jo mēs visi esam atkarīgi pirmkārt no tarifiem, tas ir Rīgas ūdens, Rīgas siltums, Rīgas satiksme, tātad biļešu cena. Ja, un šīs te kapitāla sabiedrības ir tās, kuras nodrošina tā kā Rīgas domes turpinājumu, ja, jau konkrētā sadzīviskā līmenī, kas skar burtiski ikvienu Rīgas iedzīvotāju. Un šo kapitāla sabiedrību virzīšanu uz biržu nozīmē ko? Tas nozīmē tikai to, ka kāds ir ieinteresēts, ja, vienkārši viņus noprivatizēt. Un jebkurš akcionārs, kurš nāks iekšā šādā kapitāla sabiedrībā, loģiski viņam gribās zinām peļņas procentu. Noteikti. Priekš kam te viņš pērk tādas akcijas? Šos tarifus regulē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Tas ir kaut kāds absurds. Un ja tas ir kaut kāds, Nasdaq biržas lobisms, ja, kurai nav šeit apgrozījumi, tāpēc, ka privātais sektors, nopietni uzņēmumi stagnē, nekas nopietns neveidojās, un viņi varbūt šādā veidā domā palielināt šīs biržas apgrozījuma apjomu. Es neredzu vispār rīdziniekiem no tā nekādu labumu. Tātad tu esi pret? Es esmu pret, un vēl ir viens aspekts, ja, ka, piemēram, es atceros 2000. Gadu sākumā tika Rīgā veikts tas, ko Rīgas ūdens un apkārtējās vidas projekts, un viņi apgūja, ja nemaldos, kaut kur ap 40 miljoniem eiro, tika rekonstruēta Rīgas ūdens un kanalizācijas sistēma, aizņēmums bija Eiropas Investīcija bankā un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankā, un viņi šo projektu realizēja bez kaut kādu akciju, tur kotēšanas biržā un bez viss kā līdzīga, jo tas ir lētāk aizņemties tādā gadījumā no bankas, nekā nodrošināt akcionāriem peļņu uz rīdzinieku rēķinu. Es neredzu nevienu plusu no šī procesa. Jā, tu minēji Rīgas siltumu. Man šeit būtu tāds jautājums, par cik siltuma enerģija ir ļoti būtiski, ja, cilvēkiem, un arī cenu politika ir ļoti būtiska, par cik cilvēku var šo siltumu enerģiju iegādāties. Vai kā tu uzskati, kā tu domā, vai Rīgas domas deputātiem ir jāseko līdz, par cik Rīgas siltums iepērk siltuma enerģiju? Es uzskatu, ka pirmkārt, kas attiecās uz Rīgas siltumu, vēsturiski ir izveidojies, ka 49% šobrīd pieder tikai Rīgas pilsētai.
Es saku tikai, ja, 49 valstīm, 2% privātu uzņēmumu. Un šie uzņēmumu vēsturi ir interesanti ar to, ka savā laikā šis uzņēmums kopā ar Rīgas siltumu attīstīja vienu lielu šķeldus katlu māju, kuru darbojās līdz šim brīdim. Pēc tam veiksmīgi viņi tam pašam Rīgas siltumam pārdeva, tātad daļas savējās pārdeva atpakaļ par 5 miljoniem eiro, un šobrīd tie 2% joprojām šiem uzņēmumam ir Rīgas siltumā. Es nezinu, kā tur pieņem lēmumus, kurš liek uz galda tarifu plānu, kurš vēlāk tiek nests uz to pašu SPRK, tāda sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Tas ir tas, kur, protams, ka Rīgas domas deputātiem par to ir jāinteresējās, jo mēs esam nonākuši līdz tādam absurdam. Piedodiet, tik daudz ir vecu cilvēku Rīgā. Ja viņam ir kaut kāda 300-400 eiro pensija, viņš vēl ir palicis viens, kā viņš var apmaksāt vispār 300 eiro lielu siltumu maksājumu? Tas ir absurds. Jā, ļoti nopietns jautājums. Vēl ir tāda milzīga problēma, ar kuru arī es pats esmu saskāries un par ko es praktiski ikdienā visu laiku domāju. Un tuvojoties šīm pašvaldību vēlēšanām, es īsti neesmu dzirdējis, ka kādu no kandidātiem izteikt savu viedokli šīs problēmas risināšanā. Un būtībā tie ir iekšpagalma pilsētas, iekšpagalma sakārtošanas jautājums, jā. Jo ir īpaši tie guļamrajoni visi, kur šīs brauktuvas ir praktiski neeksploatējumā stāvoklī, viņas ir šauriņas un naktīs tur vispār nav iespējams izbraukt, jo cilvēki vienkārši liek mašīnas uz zaļo zonu, kur ir, no tiem laikiem plānošana, acīm redzot, ir bijusi savādāk un nav bijusi tik intensīva, automašīnas satiksme un nav bijuši tik daudz automašīnas. Tagad praktiski šie visi iekšpagalmi ir aizauguši, zaļā zona ir milzīga, brauktu ir ļoti maz un praktiski nelietojami. Viņi visi vienās bedrēs un tas ir vienkārši drausmīgi. Un arī vispār iekšpagalma Rīgas pilsētā ir katastrofālā stāvoklī. Ko tu domā par šo jautājumu? Vienmēr, jebkuram objektam, ja grib, lai viņā ir kārtība, ir jābūt saimniekam. Teiksim, īpašniekam, juridiski īpašniekam. Un ja īpašnieks nav Rīgas dome, tad tur neko, Rīgas pilsēta, tur neko izdarīt nevar. Jo likums aizliedz pašvaldībai ieguldīt privāti īpašumā savus līdzekļus. Tas ir neiespējami. Tad variants, es redzu, ir tikai viens. Ja ilgstoši netiek savesti kārtībā šie iekšpagalmi, tādā gadījumā ir vai jābūt administratīviem sodiem tādiem, ka šis īpašnieks sāk rosīties, vai arī, ja viņš nesāk rosīties, tad ir Rīgas domē ir pirpirkuma tiesības. Ja? Respektīvi, sodiem jābūt tādiem, ka tā nauda, kas viņam ir jāsāk maksāt, viņš saprot, ka viņam izdevīgi šādu situāciju vairs uzturēt nav. Tādā gadījumā viņš Rīgas domē ir pirpirkuma tiesības, Rīgas dome par saprotamu cenu atpērk šo īpašumu un tad var runāt par kaut kādu sakārtošanu. Paldies, saprotam ļoti. Tad nākamais jautājums, tas ir dzīvojamo fondu jautājums, jo, es pats, kad piedalījos arī iepriekšējo vēlēšanu kampaņā, saimnes vēlēšanās, ļoti daudz runāju ar cilvēkiem, un es biju tādā rajonā kā Bolderē, un ir milzīgas problēmas, cilvēkiem. Un ko tu vispār domā ar šo dzīvojamo fondu jautājumu? Kā to varētu sakārtot? Es uzskatu, ka padomju laikā būvētais dzīvojamais fonds, kas sastāv turpat no 4000 ēkām, dažādu sēriju ēkām. Protams, katrai sērijai tur ir sava nolietojuma pakāpe, garantijas termiņš, jo īpaši uz inženieru sistēmām, un sevišķi bīstams ir tās mājas, kuras ir tā saucamās paneļa mājas, nevis ķieģeļa mājas, bet tāpatās. Vienmēr problēma sākās ar ko? Ar logiem un ar jumtu. Ja šīs divas lietas jau ir tādā stāvoklī, ka tur ir kaut kas nopietni jādara, sevišķi augšējais stāvs un pirmais stāvs, viņš jau dzīvo ļoti nekomfortablos apstākļos. Kāpēc kaut kur citur, blakus mūsu kaimiņu valstīs, šis padomju laika fonds ir sakārtos daudz labāk nekā pie mums? Ļoti vienkārši, cik es zinu, Igaunijā ir ar likumu noteikts to, ka mājas apsaimniekošanas forma ir dzīvokļu īpašnieku biedrība. Tad tas ir skaidrs modelis, kādā veidā iedzīvotāji var apvienoties un turēt naudu paši savā makā.
nevis atdot kādam apsaimniekotājam. Šis apsaimniekotājs jau slēdz līgumu pats ar šo dzīvokļu īpašnieku biedrību, un viņi izvēlās, vai viņi apmierina vai neapmierina darba kvalitāte, ātrums un tā tālāk, un arī izmaksas. Ja? Un tikai šādā te versijā var tālāk iet uz banku, aizņemties kredītu, jo pieredze rāda, ka tādi uzkrājumi, ja, kaut kam, viņi der tādiem nelieliem darbiem, bet kas attiecās uz lielākiem jautājumiem, tomēr tas ir kredīts. Un tad ir tā, ka ja cilvēki ir pret, ja, tad ir jābūt tomēr tādam variantam, ka ilgi viņi nevar maitāt arī citiem dzīvi. Tas ir balsošanas un lēmumu pieņemšanas jautājums. Paldies. Nākamais jautājums ir sekojošs, ka Rīgas pašvaldības rīcībā ir ļoti daudz īpašumu, kur stāv pamest. Un ko tu par to domā? Vai būtībā šī īpašuma arī nes zaudējums? Ja? Varbūt viņus varētu attīstīt, vai kāds ir tavs viedoklis, ko ar viņiem vispār darīt? Protams, ka Rīgas nami tas ir uzņēmums, kurš pārvalda šos īpašumus. Redzamākie no viņiem ir, piemēram, Pasaules tirdzniecības centrs Elizabetes ielām, kur atceries kādu brīdi atpakaļ gribēja Vēstur Gudrinieks arī spridzināt, jā, lai tur varētu koncertzāli tajā vietā būvēt, bet principā šo īpašumu tiešām ir daudz. Un tur ir jautājums tas, ko es teicu, ir divi termini, ir saimnieks un ir īpašnieks. Šajā gadījumā ar saimnieku būšanu šajos īpašumos ir problēma. Ja man jautātu, ja es droši vien piesaistītu kādu nopietnu lokālo nekustamā īpašuma aģentūru, vispirms ir vērtējums, reālais, un tad saprast, ko ar katru no šiem īpašumiem darīt. Ja es uzskatu, ja 3 gadus šādā vietā nekas nenotiek, tad ir kaut kas radikāli jāmaina pieejā šiem īpašumiem. Vai viņi ir jāpārdod, piedod, par 1 eiro, ja, jābūt ir tur kaut kādai programmai, bet ir jābūt tādai, ka kas viņu grib pirkt, viņš jau nepirks tāpēc, ka viņam kaut ko gribās nopirkt. Viņš rēķinās, ja, un tur ir matemātikai jāiet kopā no investīciju viedokļa, no investīciju atdeves viedokļa, no termiņa viedokļa un tā tālāk. Jā, loģiski, tas ir viss pareizi, jo ja īpašums stāv, viņš rada zaudējumus, un zaudējumi normāli jau nav vajadzīgi. Un pirmkārt, tur nav nekādas darbības. Es domāju, ka Rīgas nami nemaksā nekustamā īpašuma nodokli pašs Rīgas domē. Tas tāds, varbūt kaut kas tik absurds arī izdomāts. Nezinu. Jā, paldies. Varbūt Raimonds var arī uzdot tev dažus jautājumus. Jā, man arī ir sakarājušies daži jautājumi, Igor, un manuprāt ļoti nopietni un svarīgi. Pirmkārt, jautājums ir tāds, kā vienmēr, gan tas ir Saeimā redzams, gan Rīgas domē, kad cilvēki ir ievēlēti, tad liela daļa no viņiem aizmirst par saviem tiešajiem pienākumiem, aizmirst par tiem, kuri vispār viņiem šo mandātu ir iedevuši, par tautu. Un principā jautājums tev, ko darīt un kā optimizēt un organizēt Rīgas domas pārvaldību, lai šī vara būtu tuvāk cilvēkiem, lai cilvēki tiktu dzirdēti, uzklausīti, lai viņu rūpes tiktu kaut kā pieņemtas ne tikai zināšanai, bet arī attiecīgi šīs rūpes tiktu kaut kādā veidā parādīts, pat, ka šī Rīgas doma tiešām rūpējas. Un mēs esam redzējuši beidzamajos gados, kad ir pieņemti virkni absurdu lēmumu, kaut vai šie paši stabiņi un viss pārējais. Ja. Kā tev šķiet, kā to varētu panākt? Rīgas pilsēta aizņem 307 kvadrātkilometrus lielu platību. Es uzskatu, ka šādu teritoriju no Vecrīgas mājas viens pārvaldīt ir neiespējami, un es esmu viennozīmīgi decentralizācijas piekritējs. Ja. Savā laikā mums bija visādas priekšpilsētas, viss darbojās citādāk. Pagāja kaut kāds laiks, Rīga tika centralizēta arvien vairāk un vairāk, gluži tāpat kā valsts. Pēc pašvaldību reformas. Ko darīt? Pirmais tas variants ir, kamēr tās pārējas varētu būt, ja, ka ir izveidots tāds veidojums kā apkaime. Es kā jurists īpaši nopietni to neuztveru, tāpēc, ka, ja tev nav sava budžeta, savu nodokļu ienākumu un tā tālāk, tad, principā, kaut ko tu tur varbūt ietekmēt, bet saistības neviens neuzņemās. Ja? Var arī nekas tur nebūt tālāk. No otras puses, redzi,
Ja normāli deputāti tiek ievēlēti un attīstības komiteja uzņemās šo apkaimju koordināciju, kur ir kaut kādi pārstāvi, kur ierodās ar saviem jautājumiem, kuri pasaka, jā, mēs gribam, lai jūs tomēr iekļaujiet savā budžetā šīs lietas, tad kaut kāds tāds starposms varētu būt, bet es uzskatu, ka Rīgai līdzīgi, piemēram, Stokholmā ir 18 komūnas, tur ir vēlēti mēri, katrai komunai ir savs budžets, jā, un tur lietas notiek, un arī skatās, ko tas cilvēks ir izdarījis, viņš ir tuvāk tautai, un arī vai viņš pēc tam tiek pārvēlēts vai netiek pārvēlēts, vai kaut kāda partiju pārstāvi iekļūst vai neiekļūst nākamajā sasaukumā. Jo šeit ir ļoti necaurspīdīgs tas process, un ja mēs skatāmies kaut kādus visādus dīvainus iepirkumus, kaut kādus, kur tur Rudolfs Brēmans tur par Rīgu staigā un filmē visādus soliņus, instalācijas tur par 10 000, ja? Skaidrs, ka mēs nonākam jau pie nākamā, pie koruptīvā elementa visā šajā sistēmā, kur ir jau parādās partiju kasieri, ja? Man jautā, kas ir partijas kasies, vienmēr saka, tas ir kaut kas starp reketieru un influenceri. Ja? Un, diemžēl, šī sistēma no 90. kā viņi ir iestatīta, viņi turpina darboties, nekas nav mainījies, neviens neko neredz, nesaprot, kā viņi te skraida par Rīgu, tie personāži tā viņi joprojām turpina. Un kāpēc tiek ievēlēti tādi deputāti? Un, piemēram, es redzu arī mūsu partija tiek ignorēta. Ja? Ja runā par socioloģiju, mēs tā kā neesam vispār. Tāpēc, ka šiem leļu dīdītājiem vajadzīgi ir tieši tādi, kas ne pārāk daudz saprot, ir ne pārāk gudri, pietiekami alkatīgi uz salīdzinoši mazu naudu, bet priekš viņiem lielu naudu, un šī sistēma turpina vēlties no sasaukuma uz sasaukumu. Man nav, Raimonda, tev citas atbildes kā šāda, tāda vispārīga. Jā, mēs pie šī jautājuma atgriezīsimies, es gribēšu dzirdēt tavu viedokli nedaudz detalizētāk, bet ir arī tāda lieta, lūdzu paskaidro, kas tas vispār ir un ko to darīt. Tātad pašvaldību izlīdzināšanas fonds, kur praktiski ir, palabo man es kļūdos, bet Rīga iemaksā lauvas tiesu no visām, tā lai pārējās pašvaldības vispār varētu eksistēt. Tātad vai tas ir tā un vai tas ir vajadzīgs un ko darīt, lai vismaz Rīga arī būtu kāda atdeve no tā. Tātad pirmkārt, vai tas vispār ir vajadzīgs šāds fonds, un otrkārt, Rīgai kāds labums, izņemot, kaut kāda veida labdarība. Pirmkārt, jau Rīgas budžets ir 1,7 miljardi, 200 miljoni ir deficīts, tātad savu ieņēmumu plānotie ir 1,5 miljardi. Un tagad tas pēdējais cipars, ko es dzirdēju, ir kaut kur 140 miljoni, jau ko Rīga ieskaita šajā pašvaldību izlīdzināšanas fondā. Tā ir ļoti nopietna nauda. Un vēlreiz jāpiezīmē, es domāju, ka daudzi skatītāji nezin to, ka vispār pašvaldības saņem tikai 4 no 15 Latvijā esošajiem nodokļiem. Tātad azartspēļu nodokli, nekustamā īpašuma nodokli 100%, iedzīvotāju ienākumu nodokli daļēji, kaut kur 60% un dabas resursu nodokli. Ja? Tātad nevienu biznesa nodokli pašvaldības nesaņem. Ne akcīzi, neko no PVN. Pašvaldības Rīgas teritorijā, brauc tik daudz pierīgas cilvēku un tā tālāk, lieto infrastruktūru, brauc šeit ar mašīnām, bet šāda ir patreizējā nodokļu sadalas politika valstī. Un es uzskatu, šis pašvaldību izlīdzināšanas fonds ir arhaisms, ir pilnīgi jābūt citiem stimuliem, kā attīstīties. Jo tas rada tādu degradāciju, savu veidu parazitēšanas filozofiju, ka tu dabūsi naudu arī tad, ja tu pa lielam neko nedari. Principā es tur pilnīgi piekrītu, var neko nedarīt. Mēs arī, varbūt šis ir tiešām tas pat nav Rīgas domas jautājums, bet tas ir jau nacionālā līmeņa jautājums. Sāpīga tēma autovadītājiem. Auto novietošana Rīgas centrā. Un tas, ko mēs redzam pēdējos gadus, jau tas kaut kur sākās no Ušakova laika, kad Rīgas satiksmi izveidoja veselu Zonderu komandu, es viņu tā saucu, kuras galvenais uzdevums ir noķert tevi tajā brīdī, kad tu kādu minūti esi nokavējis un esi samaksājis par stāvvietu. Līdz tam brīdim darbojās kaut kāds saprotams laika limits, neatceros 15-20 minūtes. Tagad tas ir pārvērties par kaut kādu pilnīgi neprātu. Tev pietiek pagriezties, aiziet tur uz minūti, viņi jau ir klāt ielikuši to šilti. Es uzskatu, vispār ļoti daudziem rīdziniekiem un tiem, kas dzīvo Pierīgā, vispār nav vēlme braukt uz šejieni, uz pilsētas centru. To man teikuši ir vairāk cilvēki, un es nesaprotu, kāpēc 15 minūtes cilvēks nevar
apstāties un aiziet nokārtot kaut kādas ātrās savas lietas, lai varētu braukt tālāk. Man šķiet, ka tas ir vienkārši tendēts maksimāli sodīt visus, ko vien var, un tādu pildīt, teiksim, valsts budžetu vai pašvaldības budžetu ar šiem sodiem. Soda naudas, jā, tas ir Rīgas jautājums. Tad, kā es teicu, Rīgas satiksmes cilvēki ar to nodarbojas. Un mums taču vispār valstī patīk visu laiku kaut ko sodīt par kaut ko cilvēkus. Ja? Man ir paziņa, kurš atbrauc no tādas valsts kā Bulgārijas. Viņš teica, es 2 gadu laikā nevienu sodu nesamaksāju, atbraucu uz šejienu mēnešu laikā jau 2. Ja? Tas ir, jo tu pārkāp ātrumu, tu sasniedzot ātrumu 62 km/h, pārkāpis jau tā kā to likumu un tu jau maksā. Un kur tas ir kaut kāds vispār absurds manā skatījumā. Labi, un tad ir vēl pāris jautājumi par tādām arī ļoti nopietnām tēmām, bet tas skar ne tikai šīs vēlēšanas, bet politisko situāciju valstī kopumā, kas tiešā veidā ietekmēs 7. jūnija vēlēšanas. Tātad tu jau pieskāries šai tēmai. Jautājums par iespējamo korupciju Rīgas domē, jautājums par partiju kasieriem, jautājums par viņu lomu visā šajā stāstā, jautājums par saikni starp, teiksim tā, konkrētu partiju frakcijām Latvijas Republikas Saeimā un šo frakciju, teiksim, tā filiāliem Rīgas domē. Lūdzu, tavs viedoklis par to, kādā veidā vispār šī politiskā struktūra izveidot un kādu ļaunumu tas nodara valstī un pašvaldībai. Redz, Raimond, visur pasaulē bizness ir saistīts ar politiku. Nav tādas valsts, kur tā nebūtu. Ja? Jautājums ir, vai tikai tā ir vairāk vai mazāk autoritāra, vai tā ir tipa demokrātija, ja? Bet bizness vienmēr būs saistīts ar politiku. Un tātad ir aprindas Latvijā, kuras nav ieinteresētas šīs attiecības padarīt civilizētas. Ko es ar to saprotu? Mums joprojām nav pieņemts lobismu likums, lai skaidrs, kāds ir regulējums, kādas ir tiesības tiem cilvēkiem, kuri pārstāv kaut kādas ekonomiskās biznesa intereses, saimā, pašvaldībā, vienalga. Ja? Mums ir tā vietā, viss tas notiek pa tumšo, kā tu teici, partiju kasieri, kuri atrodas starp biznesu un starp politiku, un kuri nodrošina zināmu, kā saka, naudas plūsmu tajā vai citā virzienā. Un, ja mēs skatāmies arī tā saucamās ļoti kaislīgās deputātu cīņas tur saimā, ja, kā viņi tur cīnās par visu labo pret visu ļauno, bet tici man, kad skar naudas lietas, ja, lai tai robežai, līdz tai sarkanai līnijai, viņi parasti neaizrunājās. Ja. Tu esi kaut ko, piemēram, dzirdējis, ja, ka kāds būtu uzrakstījis deputātu pieprasījumu, kāds produkts ir radīts par 320,000 eiro, pētot Bolt riteņbraucēju labsajūtu. Es kā nodokļu, teiksim, maksātājs ar lielu interesi, ja, palasītu, kas tas ir par darbu, kurš maksā tik astronomisku summu. Ja? Un es domāju, ka starp kasieriem partiju kā reiz domstarpības nepastāv ne starp opozīciju partiju, ne starp pozīcijas partiju. Jā, tas ir gan nacionāla līmeņa jautājums, gan attiecīgi arī Rīgas domas jautājums, jo mēs esam to redzējuši gan Saeimas līmenī, gan Rīgas domas līmenī, ka ir vairāk, teiksim, skandalozi iepirkumi, teiksim tā mums tuvākais ar Arnoldu, teiksim, aizsardzības ministrijas 220 miljonu eiro pārtiks iepirkums, kas varēja kļūt arī par 330 miljonu eiro iepirkumu, par kur principā nekāds Saeimas izmeklēšanas komisija netika veidot, un tāds jautājums tā kā mierīgi. Protams, tie, kas to visu izdarīja, tie cieta politiski un nekur netika ievēlēti, bet pilnīgi tev pievienojās. Un līdz ar to mēs jau tuvojamies pamazām noslēgumu. Es gribētu, lai tu atbildi uz 2 ļoti nopietniem jautājumiem. Pirmais jautājums ir, teiksim, tāds. Ja? Sāksim ar to, ka ikviena politiskā spēka, viens, teiksim, politiskās biedrības vai politiskās partijas mērķis ir iegūt politisko varu, lai realizētu savu programmu. Visi, kas stāsta, ka viņiem vienkārši nav ko darīt, vai viņi tagad visus aplaimos un cīnīsies pret drakoniem un visu apteic par visu labo un pret visu ļauno, viņi vienkārši melo. Tādi cilvēki iet konkrētu mērķu dēļ, jā, viņiem ir konkrēta ideoloģija, viņi grib realizēt savu programmu. Katrai partijai ir kaut kāds savs elektorāts. Tātad, Igor, parasti ir jāsaka tā, kāpēc cilvēkiem būtu jābalso par tevi? Ko tu piedāvā tādu, ko citi nepiedāvā? Kāpēc tu esi labāks par citiem? Tas ir, teiksim, katrs jautājums, ko ik viens cilvēks uzdod. Es varbūt
atbildēšu nedaudz citādāk, savādāk. Redzi, nevis tikai par mani, bet par mūsu sarakstu, jo es tiešām redzu, kad ir kompetenti cilvēki, kura kompetence ir pierādāma. Tas ir galvenais. Otrs ir tas, ka es uzrunātu vēlētājus, kuri grib redzēt cilvēkus, kuri saprot, kuri var un kuri izturās pieklājības robežās pret saviem kolēģiem. Jo pēdējā laikā šīs divas lietas, pa kurām es tikko pateicu, viņas reāli politiskajā vidē izpaliek. Tas primitīvisms, tā rupjība, neinteliģence, es pat teiktu stulbums, jo stulbums vienmēr ir skaļš. Tas ir ļoti raksturīgi muļķiem. Viņiem vienmēr ir jābļauj, jālamā viens otrs, jānoniecina. Es domāju, ka te ir jautājums, ka mums kaut kāda jāatgriež ir tautai, Rīgas pilsētai, ja, pašapziņa, lai mēs beidzot atkal atgūstam lepnumu, kā viņš mums uz brīdi parādās, tad, kad Latvijas hokeja izlase, ja, uzvar pasaules čempionātā savu pretinieku. Igor, noslēgumā varbūt tāds filozofisks jautājums. Par filosofiju, par vēsturi, par to, kāpēc, kā vienmēr, teiksim, visur jautājums, kas ir vainīgs un ko darīt. Tāds vienmēr bijis beidzamos 150, 200 gadus. Tātad jautājuma būtība ir sekojoša. Tātad pirmkārt, kāpēc Latvijas politikā, pašvaldību līmenī, nacionālajā līmenī, pat Eiropas parlamenta līmenī ir tik daudz nekompetentu cilvēku, tik daudz cilvēku, kas praktiski apkauno vispār savu pozīciju, ar savu nekompetenci, ar saviem izteikumiem. Un savukārt tā būtu vēl pusbēda, ka viņi apkauno sevi, bet viņi ar saviem lēmumiem noved pie tā, ka valsts stagnē, ka Rīgas pilsēta degradē. Principā mēs kā rīdzinieki visi ciešam no tā. Ja. Es jau pieminēju Staķi no Tumis pagasta, kurš ieradās Rīgā un tā vietā, lai savu Tumis pagastu kaut kādā veidā uzlabotu. Viņš tagad sāk mums rīdziniekiem, kas šeit dzimus auguši, stāstīt, kā vajag te pārvietoties un sačakarē visu Rīgas centru. Tas tikai viens neliels piemērs. Ja. Mēs varam tieši konkrēti par Rīgu. Tad mums nav nekur tālu jāiet, mēs skatāmies vēsturē. Ja. Beidzamos 500 gadus Rīga bija Baltijas reģiona centrs, tad, kad Viļņa bija neliela pilsēta Polijas, Lietuvas, tātad Rečpospolitā, un Tallina bija neliela osta pie Somiju jūras līča, viņi vispār nevarēja konkurēt ar Rīgu. Viņi nevarēja konkurēt ar Rīgu arī 20. gadsimta sākumā, ka šeit bija rūpniecība, šeit bija tātad milzīga ēku būvniecība, ja, 19. gadsimta beigās, 20. gadsimta sākumā, ostu attīstība. Viņas arī padomu laikā nevarēja konkurēt ar Rīgu. Rīga bija centrs. Un tagad mēs redzam situāciju, ja, ka visi šie cilvēki, kas šeit ir bijuši, jāsaka, beidzamos 30 gadus, ir izdarījuši to, ko neviens nekad nevarēja 500 gados izdarīt. Ja, tad degradējuši Rīgu līdz tam, ka Rīga atpaliek no Viļņas, Rīga sāk atpalikt arī no Tallinas, Rīga vairs nav nekāda metropola, ne iedzīvotāju skaita ziņā, ne, teiksim, biznesa ziņā, ne, teiksim, tā ģeogrāfijas ziņā, ostas, dzelzceļu vispārējais. Kas tas ir? Tas ir stulbums, vienkārši. Tā, piedod, bet tiek ievākt vienkārši stulbeņi. Tur nav jāmeklē loģika. Vienkārši cilvēks ir stulbēts, neko tur nevar izdarīt. Ja. Viņu saģērb, viņam safrizē, viņam uztais tātad, es nezinu, runu kaut kādu, viņš protams, liekas, ka viņš tagad kaut ko vada. Ja. Vai otrs variants, vienkārši, kā tu arī teici, alkatīgi nelieši, kuri domā, kā kaut ko noskrūvēt, ja, un pēc tam pēc manis vienalga kaut ūdens plūdu. Bet kāpēc es uzdodu šo jautājumu? Tāpēc, ka mūsu pilsēta paliek aizvien tukšāk, iedzīvotāju skaits samazinās, bizness samazinās, pirmie stāvi, kā bija tukši, tā ir tukši, un mēs esam pēc visiem rādītājiem atpaliekam. Tātad pastāst man šo te noslēpumu, Igor. Pirmā, kāpēc tieši mēs esam tādā situācijā, kāpēc tieši šeit plaukstoša metropola tiek degradēta līdz kaut kādam tādam līmenim, ka tā vairs nespēja konkurēt ne ar ko, un vai vispār ņemot vērā to, ko mēs tev šeit runājam, vai vispār kāda izēja. Ja tas ir darīts, nezinu, 30 gadus, un kā, teiksim, tu domā, kā to varētu vismaz
izmainīt, varbūt apturēt, lai nebūtu šī degradācija? Tas, kā es to redzu, ir runā par cēloni. Pēc neatkarības atgūšanas viena šaura grupa cilvēku, ja, es nesākšu tagad minēt visādas specifiskas padomju laika organizācija, lai šai sarunā tas izpaliek, bet viena šaura grupa cilvēku vienkārši ieguva ļoti lielu naudu un pēc tam arī varu. Un viņi uzskata, ka viņi ir tā kā šīs teritorijas īpašnieki. Tās visas zināmās grupas, uzvārdus un tur vēl dažādus varoņus, ja. Šoreiz Raimondu nesauksim, ja. Nevajag. Ja. Bet viņi visi ir acu priekšā, viņi ir zināmi un viņi turpina. Un viņi pēc tās metodikas, kā viņi ir pieraduši, viņi iet no vienām vēlēšanām uz nākamajām. Viņi meklē sev izpildīgus, tātad padotos, kuri tiek virzīti politikā, un tad mēs brīnamies, no kurienes parādās tāds Viktors Valainis, Melnis, kurš vada klimatu un enerģētikas ministriju, kur tūlītās sāksies lielas ziepes ar visiem saules parkiem, vēja projektiem un tā tālāk. Jo, cik es zinu, šo projektu kopējā vērtība bija apmēram 1 miljards. Bet šie cilvēki tātad tiek no kaut kurienes izvilkti, viņi tiek virzīti, un mēs redzam arvien lielāku politikas profanāciju. Ar katru sasaukumu šis līmenis arvien krītās. Ekonomikas ministrs runā, kā viņš samazinās cenas veikalos. Ja? Viens tur stāsta klimata ministrs, ka mums nepietiek savu enerģijas jaudu, lai saražot nepieciešamo valsts patēriņam nepieciešamo elektroenerģiju. Es par citiem tur neiešu tālāk, ja? Bet tas nozīmē, ka tie, kas viņus bīda, viņi ir ieinteresēti tieši, lai tādi būtu priekšā. Un, lai viņi varētu uzturēt turpināt uzturēt šo savus īpašumu tiesības, kā viņi ir pieraduši valstī. Un, respektīvi, naudas plūsmas ir paredzētas tikai viņiem. Savs to par korupciju, savs to, kā tu gribi, viņi nepielaiž nevienu citu. Jo, ja es nebūtu pabijis Latvijas Zemnieku savienībā, es tā runāt nevarētu, bet es vienkārši to redzēju, ka ja tu tur neesi, tev nekas nespīd. Un arī šīs Rīgas domas vēlēšanas, jo kad man Aleksandrs Kirsteins arī uzaicināja sadarboties un iet kopā, es uzskatu, ka varbūt ir kaut kāda iespēja, varbūt notiks brīnums, ja, ka cilvēkiem varbūt šitais viss apniks beidzot, ka viņus muļķo, jo vienkārši man, piemēram, ir apnicis vērot, kā muļķo cilvēkus. Vienalga, tagad atkal nerunāsim par atsevišķiem projektiem, skaļiem jautājumiem un tā tālāk, tā ir cilvēku, teiksim tā, patiesības pateikšana nelīdz galam. Sliktākā variantā vienkārši muļķošana. Un kamēr tas turpināsies, kamēr netiks skaidri prasīt no politiķiem atbildība par to, ko jūs esat solījuši, ja, ko jūs esat izdarījuši, ja, nenotiek kaut kāds latviski nerunājot updates, ja, par šiem jautājumiem, tad tikmēr šis populisms, šī tukšmuldēšana turpināsies. Raimond, es nezinu, vai man izdevās labi atbildēt uz tavu jautājumu, ja, bet es neredzu citu variantu, ka jāparādās kaut vai 5-10 jauniem cilvēkiem, ja, kurš to visu sviestu var apturēt. Katrā gadījumā es pat teiktu nevis gados jauniem, bet jauniem politikā. Tas ir tātad punkts 1, punkts 2. Varbūt noslēdzot mūsu sarunu, ir jāsaprot, ka tas, par ko mēs šeit runājam, nav absolūti nekas jauns, un šī tāda iekārta, jau seno grieķu filozofijā un politikas zinātnē tiek nosaukt par kakistokrātiju, tātad pārtulkot latviski visstulbāko un nelietīgāko cilvēku varu. Tātad tas vienmēr ir bijis vēsturē, diemžēl. Un treškārt, es pilnīgi piekrītu, ka ir jābalso tikai par tādiem cilvēkiem, par tādām politiskajām partijām, kuras nav bijušas ne pozīcijā, ne opozīcijā. Tāpēc, ka visas tās partijas, kas ir bijušas arī opozīcijā, piedod, mēs esam redzējuši, atkal nesauksim šo te partiju nosaukums, nevajag mums viņus reklamēt, bet tā, manuprāt, ir tāda butaforiska opozīcija, kura tieši tā runā par lietām, kas neko neapdraud, ja, bet tikko ir jautājums par kaut kādu nopietnu tematu, tā viņi kaut kā neko nedara. Ja. Tā kā, manuprāt, mums bija ļoti laba saruna, mēs esam tiešām, domāju, priecīgi, ka mūsu demokrātijas aizsardzības biedrībā ir tādi spēcīgi kadri kā tu, un katrā gadījumā mēs novēlam tev vislielāko veiksmi. Protams, ka es, Arnolds un arī mūsu attiecīgi atbalstītāji atbalstīs arī tevi
un attiecīgi tavu sarakstu. Tā kā, katrā gadījumā es to pilnīgi arī noslēmu pievienojos, ka acīm redzami svarīgi, ka kaut vai sākotnēji ir 1, 2, 5 cilvēki kaut kur, ja, kuri pēc tam rāda kritisko masu un pēc tam rāda situāciju, kuru vairs dzīvot kā agrāk nevar. Un šobrīd, manuprāt, tā kritiskā masa ļoti strauji tuvojas. Tā kā es gribēju lielu paldies pateikt tev par tavām izsmeļošajām atbildēm, novēlēt vēlreiz tev veiksmi, paldies Arnoldam par klātbūtni un par dalību mūsu šajā attiecīgi sarunā. Uz redzēšanos, visu labu. Uz redzēšanos. Visu labu.